Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu vispār redzu. Šoreiz tie nebūs bērnu faiņi. Tas būs kaut kas bišķi savādāks, kas ir atceļojis no, nezinu, bija 7 jūrām un daudziem kalniem. Es īsti ekskursiju vai tu nodarbojies? Es tev iedot. Jums tikai iedeva adresi un pateica, ka tur viņi kaut kur ir. Ir, ja? Jā. Kur mēs atkal esam atbraukuši? Nu, kā tu redzi, mums ir busiņš, mums ir piekaba. Tas nozīmē, ko? Ka mēs kaut ko vāksim kopā. Un šoreiz tie nebūs bērnu faiņi. Tas būs kaut kas bišķi savādāks, kas ir atceļojis no, nezinu, bija 7 jūrām un daudziem kalniem, kā tur ir tas kaut kāds teiciens vai nezinu, kas bija. Viņš tikko atceļojis pagājuši mēnesi uz Latviju, ir bišķi jau kaut kas tur piereģistrēts, un tagad mēs atbraucām viņu savākt. Bet noteikti neviens no jums neuzminēs, kas tāds ir. Jo Latvijā, man liekas, es nezinu, es personīgi neesmu redzējis, bet es zinu, ka ir bijuši. Bet vai tagad ir Latvijā, nu gan kādam varbūt kaut kur ir tāda mašīna, tas jā, bet jūs varat ierakstīt komentāru apmēram, kāda jums ir ideja, ko mēs savāksim tūlīt. Bet iedod tad mājienu kaut kādu. Tas ir pick-ups katrā gadījumā. Garā versija. Nu, ieceļos no tālām vietām. Savāksim viņu, savāksim arī uzreiz kaut kādas detaļas, jo, protams, ka, kā jau es, mašīnu neatstāšu tādu, kāda viņi ir standartā. Bet tie, kas tagad redzēs, tūlīt, kad mēs parādīsim to mašīnu, kāda viņi ir pagaidām, tie, kas zinās, sapratīs noteikti, kāpēc es tieši šito modeli esmu pircis. Jo viņam ir viena tāda interesanta lieta, ko ļoti populāri tieši tās mašīnas, kā viņas pārtaisa. Tas būs arī tāds interesants variants beigās. Ejam palūrāt. Jā, ejam vispār atrast. Es jau pats godīgi viņu neesmu redzējis. Jā, mēs tikko atbraucām. Jā, tā kā ejam vispār saprast, kurā vietā mums viņi ir jāstāvāk. Jums tikai iedeva adresi un pateica, ka tur viņi kaut kur ir. Ir, ja? Jā. Un tagad es jums parādīšu vienu tādu lietiņu, ko varbūt daudz maz īstenībā no jums nezināja. Tad, kā jūs ziniet, ir sākusies vasaras sezona. Un ko tas nozīmē? Protams, ka daudz pērk motociklus. Jā, tieši tā. Un arī motociklus var pārbaudīt ar kāru vertikālu. Un kāpēc es ieteiktu vienmēr motociklus tieši 100% pārbaudīt? Jo, kā mēs zinām, tad ar viņiem ir super viegli apkrist, sasist un tā tālāk. Un arī tas, ja tu visu sastēlē, nenozīmē, ka viss ir kārtībā. Ja ir rāmas liekts vai kaut kas tam līdzīgs, tu var iekļūt ļoti lielās problēmās un pie liela ātruma tev tas notiks, nevis pie maziņa, kas ir ļoti svarīgi priekš tavas dzīvības. Tāpēc silti iesaku, ja tu pēc motociklu pārbaudi ar kāru vertikālu, mazums tev parādīsies tādu vēsturu, ko tu tiešām negribēsi redzēt uz savu braucamrīku. Tad izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86, iegūs vēl 20% atlaidi, un šo kodu tu var izmantot cik reizes tu vien gribi, lai tev veicās. Vēl nevar saprast. Šis būs gala produkts? Nē, teicu, es vienkārši nepaliku šitādā izskatā. Bet, šitas ir, man īstenībā šitāda mašīna jau ļoti, ļoti sen es gribēju paprovēt. Idejiski, jo viņa kā ikdienas mašīna ir ideāla. Priekš arī izmantot viņu kā pick-up un tādām lietām. Bet tā viena lieta ir, kas man rīdīgi interesē, kā viņas, kad viņas pārtais, kā viņas izskatās. Tas ir tas galvenais. Pirms arī, es domāju, mēs uzspēsim visu. Vajadzētu uzspēt. Arī krāsu nomainīs uz tādu, kā es gribu. Un šobrīd viņš tas ir RB25 bez turbo. Bet šitam arī pašam motoram var likt vēst turbīnu virsū un vispārējā. Bet man idejiski ir pašam stāv no iepriekšējā, kad Skylineam izņēma ārā RB25 turbo, kas ir Detio motors. Man tāds motors ir. Un
un idejas, kas var upgradeot šito. Jā, bet skatīsimies, kas ko kā. Tur bija to eļas filtru tur. Un teica, kas tur es tā arī īsti nesapratu no viņa. Tur baipas vārsts iekšā nāk motorā, viņam iebūvēts. Jā. Šitiem motoriem, jā. Tas baipas vārsts ir izjucis un attiecīgi viņu vajag uzsildīt kā jaunu detaļu un viņu nomainīt. Tagad ir atpakaļ eļas filtrs vecais, nestrādā baipas vārsts. Respektīvi viņš masko izlaiž caur eļas filtru šobrīd. Ok. Es tāpat mainīšu eļļā, tur viss, tad arī noteikti, kad mainīs eļļā, uzliek to. Jā, tā ir viņiem problēma šitiem motoriem. Šitam kā skrūvē filtru nosbāms, izgāzās ārā bumbiņu un viņi vienkārši izjūg tie vārsti. Jāsūta jauns, viņu atrast var. Jaunu filtru, jaunu vārstu. Tas pa lielam, kā viņi vispār jūs skatījāties vēl kaut ko? Nē, neko neskatījāmies. Leonīda ātrā ideja atzīt, nomaināt eļļu. Jā, tas būs ātri vienkārši kā tad. Bet eļļai nomainīt, jā. Ok. Jā, viņš toreiz teica, ka viņš sūtīja video, vai klikšķēja. Kompensātori laikam bija tukšs. Jā, bet viņš laikam pats tika galā. Viņš tur izsildīja to mašīnu, tagad tas motors ir kluss, bet neko mēs neesam pētījuši. Vispār neattiecās uz mums. Tas ir tāds ekstra izgājiens. Ātri. Kā viņam parasti, kā Leonīdam parasti ir ātri un mazliet. Tas normāli. Skābniņš ir interesanti. Viņš jau RB25, tie motori, viņi forši. Viņais tiks, ka viņam nav turbīna. Bet tā, es teikšu, tāda ritīgi daily drivers ir forši. Viņam līdz amortizātori. Bet man jau ir sarunāts un jau coilovers iedos tika. Jā. Un šitie īstenībā arī nāk. Ja nezinu, tad viņiem ir versijas 4x4 visi riteņi un 2.6 RB26, tas turbo nāk iekšā, kas GTR Skyline nāk iekšā. Tāda oriģināla nāk tāds versijas šitā. Un tad jau varbūt daudz nojaušu, ko es gribu ar viņu darīt. Tā mums tad īstenībā jāizdomā, kā viņi dabūs augšā. Es nedomāju, ka viņš šitā uzies. Baigi zem priekš viņam. Un otra ir problēma, ka es domāju, ka viņš spolēs. Citviet jābrauc vēl daudz detaļām pakaļ, lai ir ko darboties. Un tur varbūt cilvēki varēs saprast, ko tu taisies darīt ar viņu? Iespējams. Jo daudz, es domāju, tie, kas pazīst, apmēram šitos stages, tie zina, ko no viņām parasti taisa, jo viņi šitādi standartā baigi reti, kurš izmanto. Tagad varbūt uzies nesaplēšot bumperu. Diez vai. Šis nebūs gājies. Ja tur dēlīšs palikt, tad viņš uziet, es domāju. Kaut kāds senci. Jā. Jā, tur smalks. Ies kaimiņu sētu apīstot. Jā, mums ir nav vēl izaugt. Mēģināsim nākt. Viņš ir kāds skrien no muguras un tu bļau. Paspēt pamukt. Paliec uz apakaļ, mošku uz riteni. Viņš netiek uz viņas virsmu. Bet mums ir principā pakaļējās nevajag, ja viņi iet. Vienīgs, kur jāuzmanās atkal ir tas. Sāni, domāju, kad uzies. Viņi pakrāsies. Es makšu palikšu to dēli aiz aizmugurējā riteni, lai viņam atķer. Jā. Gan jau daudziem no jums ir bijusi tāda lieta, kad pielaižot automašīnu, parādās kaut kādas nevajadzīgas lampiņas un tu nesaproti, vai tu īsti vari braukt to mašīnu vai nevar, kas vispār notiek šobrīd, jo viņi pļērc uz tevīm. Tad man te ir tāds īstenībā
foršs piedāvājums, kas ir praktiski tikpat liels, cik jebkura automašīnas atslēga. Tu vienmēr viņu var paņemt līdzi, kā arī tev tikai vajag to mazo lietiņu un telefonu. Jā, tieši tā, tik daudz, cik tev vajag arī. Un tas ir OBD11, super maziņa lieta, kas aizstās tev braucienu pie mehāniķa, maksāt lieku naudu, jo tu varēsi pārbaudīt savus automašīnas problēmas turpat uz vietas un jebkurā laikā. Kā arī vēl opcija viņai ir tikpat liela, kā jebkuram praktiski dīlerim. Tas ir Volkswagen, Škoda, BMW, Lexus un vēl daudz cits. Tu vari pats pārmainīt daudzas opcijas savai automašīnai. Kā pieņemsim, noņemt start stop, ja tev nevajag izmainīt displeju, izskatu un vēl ļoti daudzas lietas. Un izmantojot mani atlaižu kodu P86, tu iegūsi vēl 20% atlaidi. Ok, lai tev veicās. There we go. Thanks for the help. No worries, dude. You guys are going to keep it right-hand drive? I don't know, you gotta ask him. Okay. He's the planning guy. Because There is no panel yeah. or ever. Okay, This is fair a enough. JDM import. Because here we've like swapped the Imprezas, like the Type RA from like right-hand drive to left-hand drive. You can do them, yeah, not this one. Yeah. Because this one I guess was only in the JDM market, so you don't have the panels in the left-hand configuration. Yeah. Oh well. Ok, nu labi, bet varbūt var uzlikt šitā te Silvijas vai tur, es nezinu, kaut kādas primēras. Vienīgais, jā. Ko ķūnu uztaisīt. Bagāžnieku es arī viņu pilnībā iztīrīju. Tik cik varēju. Spoilers, tur augšā ir caurumi, bet viņi nav spoilerim domātas. Te pimpauši, kuri te, es ceru, ka es varu tā runāt, Japānā bija, te jābūt moldings parastām versijām. Un viņi pielīmēja to spoileri. Man bija doma, ka varbūt viņi to spoileri noņēma, lai pārdot. Bet ņemot vērā, ka aizmugurējais bumpers bija piestiprināts, esmu ļoti pārliecināts, ka viņi vienkārši viņu pazaudēja. Okay. Es nopirku šito spoileri, viņš ļoti labi der. Viņam ir stiprinājums, un tev vajadzēs vienkārši uztaisīt caurumus un pielikt. Es domāju, ka viņš var mums kameras uztaisīt, ka viņš ļoti labi izskatīsies. Jā, jo šitie viņam vienmēr visiem nāk. Tas uzreiz. Tas nav lielākais spoilers. Tā ir vēl lielāka. Jā. Es pārdevu formu ar spoileri, kurš ir trīsdaļīgs, ar tādu kā pacēlamo. Es tajā brīdī nebiju domājis, ka es vēl stāgies veidīšu. Ja būtu zinājis, es nepārdotu. Jums vajadzēs šitos kronšteinus sačīnīt, šito arī, jo bumpers nebija pareizi piestiprināts. Un te iekšā viņam jābūt vēl 2 caurumi te un te. Es viņus atzīmētu un tad ieskrūvēt viņus vienkārši Okay. kaut kādām tapām vai kaut ko tādu, es nezinu. Pieštrupēšana. Jāblieš pēc detaļām. Jā, un tad man atsūtīs pēc to adresi, kur pie teim jau Es tūlīt to atsūtīšu. Jā. Tādas sliktās lietas par mani tikai nestāst, tur labi. Par kaut kādiem perikupiem un šrotiem, labi. To viss video sākumā. Okay, jā. Mēs šodien atbraucām nopirkt mīseni no JDM Emergency. Vislielākais mīseni tirgotājs Ziemeļa Eiropā. Tā, šito tu gan pats pateici. Ubiri kameru. Tā varētu būt pat taisnība nedos. Es pat to godīgi sakot neslēpju. Cilvēkiem gribās lētāk, un kāpēc ne? Galvenais, lai brauc un lai eļļa netek. Un lai rūs nav. Dubls 2. nodarbojies. Detaļas tev iedot. Es teiktu, parunās, pēc jums savāksim detaļas. Tur apstāstīt, kas ko kā. Fleks kursu iedod. Gaidi jautājumus un varu uz viņiem atbildēt. Kur tev radās tik daudz disku pastāst man labāk? Tas ir atvests no Japānas ar
vairākiem konteineriem. Un kaut kādi diski, kas labāk tirgojās, aiziet ātri, aiziet pa ceļam no Japānas. Kaut kādi, kuri varbūt ir dārgāki, varbūt ne tik populāri. Pagaidām stāv uz plauktiem, arī atkarīgs no sezonas. Kurš cilvēks pirms ir pateikt, viņš meklē tādas diskus, jūs varat atrast, vai viņš atrod Japānas kodos saitos, sazinās ar jums? Aptuveni tā tas arī darbojās. Jūs nokārto, visu sagādā atved un... Tā kā ar tevi ar Skyline toreiz bija, Jā, man arī Skyline visas tās GTR detaļas, par viņiem var visu sapirkt tajā galā, atved, sagaidīja visu. Kur tev ir paši parādi no šitiem visiem, kur ir visdārgākie? Vai tiešām tas ir interesanti? Jā, man reāli interesanti pastāstīt, ka tik daudz ir. Godīgi sakot, mēs nekrājam tik daudz dārgos diskus. Parasti dārgie diski mēs veidam priekš klientiem, kuriem interesē tieši dārgie. Tāpēc mēs neturam baigi dārgus diskus, bet pārsvarā mēs ņēmam diskus, kuru cilvēki var restaurēt un tā tālāk. Šī ir arī 19 ir, ne? Šitā ir 19 gan, jā. Jā, jau priekš sevis noskatīt. Vai kaut ko interesanti. Tas ir interesanti. Viņi varētu diezgan labi derēt, viņi ir 9 priekšā un 10 aizmugurē, ar iznesumu 20, viņi varētu būt diezgan labi. Jā, tas nav trāši. Tā kā loks viņam ir sakarīgs, priekšā var uzlikt diezgan normāls bremzes, kaut kā tā. Ir arī kaut kādi tur 20-nieki, tagad mēs pēdējā laikā veidam kaut kādas lietas. Pieņemsim šitie, viņus var uz mērša uzlikt vai uz kaut kādu BMW, jo viņi ir 5x112, 20-nieki, kaut 9 un 10. Un ņemot vērā, cik maksā oriģināli diski priekš BMW un Meršiem, es teiktu, ka šitie paši tuko ar kapeikām, tas ir vienkārši tā kā dāvana bez maksas. Jā, viņš mums kļūst savādāks, nevis katram otram. Kaut kādas lietas iet priekš klientiem, šitie mums iet klientam uz Lietuvu, šitie mums ir. Un Recaro ir mūsu jaunā sirdslieta. Te ir 30 komplekti, un es nezinu, ko ar viņiem darīt. Es jau savādu. Jā. Mēs viņus pāršūjam, mums ir kaut kādas, mēs ņēmam detaļām, pieņems kur tur pilnībā sačakarēts, netīrs un tā tālāk, bet viņam ir kaut kādas noderīgas plasmasas, kuras mēs varam izmantot. Un, jā, kaut kāda beņķi ir. Viņiem ir arī interesanti modeļi, daudz te nosaukumu. Viņi daudziem cilvēkiem liekas tur Recaro, ka viņi ir visi vienādi tipi. Nav vispār nekāda. Bet citreiz ir tieši ar šitādu rakstu, ka man arī bija Skyline tos, ko es ieliku. Viņi tur diezgan maksā, tur nezinu, pār pat 1000 eiro. Vienkārši divu liekas, kaut kādu vecu, tur vienkārši Recaro bez mazliet, tur nezinu, vajadzētu būt 200 eiro varbūt viņi maksā. Tur arī ir tā ideja pa lielam, jo ir jāzina viņas. Tas konfetī, Lemans, mēs ņēmam pārsvarā viņus, jo viņi ir vispopulārākie. Jā. Viņiem pieņemsim varbūt sāni bišķi pačakarēti. Mēs saremontējam tos bolsterus. Viducis galvenais, lai ir labā stāvoklī. Un tad visu to apkārt mēs, jo šita audumu var salīdzinoši dabūt kaut ko ļoti līdzīgu. Cilvēki gandrīz neredz starpību un principā izskatās viņi atjaunoti. Jā, tas ir ļoti interesanti. Forši, jā. Vēl viens komplekts kaut kur jābūt, kur tur ar interesantāku rakstu pa vidu. Viņi gāja, tas ir SRD, jo viņiem visi, kas ir floķēti šeit, pieņemsim, tas ir tie beņķi, kuri bija likti iekšā kaut kādiem factory modeļiem. Ja viņi nav floķēti, tas ir vienkārši veikalā pirkti. Šitā veida viņi ir, pieņemsim, šitie ir no Evo 2, man liekas. Un šitie ir no Evo 3. Viņiem tas vienkārši viducis atšķirās. Bet viņiem arī, kas man nepatīk personīgi, ir tas, ka viņiem tie balsti sānos, viņi ir mazāki. Un šeit, pieņemsim, var just, ka vairāk tas materiāls ir te mazāk. Šitie, pieņemsim, arī te mazāk, un viņi ir mīkstāki. Šitas, man liekas, gāja no 3. supras, kur arī floķētas ir, un te ir tas konfetī. Un arī var saprast, ka viņam ir sliedas virsū, sliedē iet tāda lieta, un tas ir Toyota vienkārši. Cik pieņemsim šitādi maksā divu? Šitie, man liekas, man vēblupā tagad stāv pa štuku. Vienīgais,
kašķeks, kas viņiem ir viņiem nedaudz izdiluši uzraksti, un tur ir nedaudz uzsmēķēts. Jā, bet no Japāņi ir Japāņi, viņiem patīk čekarētu krēslas. Tu pa lielam viss, kas saistīts ar Japānu, ko Japānā var dabūt, nosacīt. Ielikt, kā teikt. Tas nav tikai detaļas, tas ir, es nezinu, es sev biju sapircis 3 ģitāras, nebiju 10 gadu spēlējis, un tad es domāju, gribu ģitāru sev. Un tad, kad es biju spēlējis, man nebija naudas vispār, un tagad es domāju, man taču nauda parādījās. Var nopirkt sev visas ģitāras, ko es vienmēr gribēju. Jā, tikai tādā ziņā. Mums vēl ir kaut kur arī detaļas priekš šitā, jā? Jā. Es te, principā, visu biju nolicis malā, izņemot kur lampas mums ir šeit. Lampas vispār paveicās. Šajā konteinerī nebija plānots, ka viņi atnāks, bet viņi ir atnākuši. Vienīgais kašķeks, nezinu, kas tur sanācis, bet man liekas, kur te iekšā var redzēt, ka, es nezinu, ko Japāņi dara ar šitiem lampām vispār, bet viņi visi ir tādā stāvoklī. Priekš stagē, priekšas uzbūves, tas ir forši, tāpēc kā neviens no kronšteiniem tāpat nedara. Un viņus var vienkārši pa ļauno pieskrovēt. Bet es pieņēmu, ka vai bijis īsts, vai nepareizi ņemts. Un te iekšā var redzēt, ka te ir gabaliņš vienkārši ir atlūzis. Viņu vajag pielīmēt. Tāpēc te vajag attaisīt viņu nost, uzsildīt viņu ar fēnu un dabūt viņu ārā. Tas ir darāms katrā ziņā. Arī izskatās, ka no iekšas vajadzētu izmazgāt viņu arī. Bet tas ir ksenons, tas ir forši. Jā. Kaut gan es nezinu, ko tas maina tavā gadījumā, ja tu liks lēts, jebkurā gadījumā, bet vismaz tas ir ksenons. Viņam arī tiem ksenonu lampām ir šitie iekšā. Tas nav parastiem lukturiem. Jā, viņiem rakstīts ksenon, un viņam šitas aplis ir, jo parastiem viņiem ir savādāks nedaudz. Viņam ir tumšs vienkārši rāmīts iekšā. Jā, tas arī fakts. Kāds varbūt atpazīst, kam šī tāda lukturi ir. Tas sapratīs, kāda būs priekš. Gadījumā Latvijā cilvēki. Bet dažas caurums vajadzēs aiztaisīt, varbūt aizlodēt, kaut ko tādu izdarīt. Bet katrā ziņā es, godīgi sakot, trakākais Japānā ir tas, ka pat šitās lampas pērk un pa viņam maksā. Jo tad jau šī tāds normāls komplekts ir no cīņas, 2,5 vai 3 uz augšu. Japānā kaut kādu pusotrīti viņš maksās. Jā. Un viņš nebūs jauns, viņš vienkārši būs ok lietots. Tā kā tā. Jā, viņam tās cenas ir idiotisks. Nē, cik mašīna maksā, tik arī sanāk. Protams, vairāk, ja viņš neražo viņus. Ķīna ražo. Jā? Jā, Ķīna ražo kaut kādas vai nu replikas, vai nu vēl kaut kas, un viņas maksā kaut ko štuku 300, štuku 500, kaut kas tāds. Jau jauns brīžam kastēs, viņš ir tur pa 4-5 tūkstoši var atrast oriģinālās. Jā, oriģinālās varētu būt ļoti dārgas. Būs, jā. Tikai tāda normāla cena. Tātad te mums ir tas gabals, kas iet priekšā. Tur slēdzeni. Jā. Tas ir, principā var bez viņas izdzīvot, bet vajadzēs tur kaut kādu stārpu, tas nav forši. Visticamāk, arī to vajadzēs pieregulēt. Varbūt kaut kā bišķi pielocīt vai kaut ko tādu, jo pastāv iespēja, ka viņi būs nedaudz zemāk nekā tev vajag. Iespējams, vajadzēs nedaudz viņu pacelt uz augšu. Tas ir oriģinālais spārni numur 1 un oriģinālais spārnis numurs 2. Tos pēc tam kaut kāds sametināsi. Te mums ir pārējais spārni. Te viņi ir vajadzīgi, lai saliktu to priekšu un lai tev darbs ir mazāk vienkārši. Šitas ir mums GTR look. Tas ir obligāts gabals, ja tu gribi, lai tavu mašīnu izskatās labi. Jā, jo savādāk viņi izskatīsies vienkārši parastā GTT vai kaut kā tādu, un tas nav forši. Tāpēc katru reizi, kad es pērkšu to pārbūvi, es pērku arī šito gabaliņu, jo viņš nav ļoti dārgs, un mašīna izskatās pavisam savādāk. Un te halba. Halba nav alumīnijas, diemžēl halba sver visu. Pastāvēšu ar viņu kopā. Jā, kaut kā tā. Man arī tā GTR, tā zītūna, bet tās stigulšķiedrs ir kapots. Bet to pēc tam kaut ko, jo viņi apskait tāpat nerīja. Jā. Nevar likt nemaz pagaidām virsū.
Bet, vairāk cilvēki, kas tagad liek, agrāk pirms tam bija likuši ar oriģinālām halbēm, kad viņas nemaksāja tik daudz. Tagad liek, protams, ar šito visu, un es redzēju ļoti daudz projektus, kuri vienkārši ir ļoti forši uztaisīti. Tā kā priekš varētu būt arī bišķiņi tika pa platu. Viņam jau ir platāks. Tas bija līdz ar gataru priekšu, man viss ļoti labi sanāca. Jā, viņi nav tagad priekš platāk, un kā aizmēr nesanāk? Nē. Tad ok. Tas mums ir aizmugurējais. Un te mums ir vēl šitādi promēti. Trīsdaļīgi. Divdaļīgi. Es pārsvarā pērku tieši trīsdaļīgi. Tas ir aizmugurējais. Viņam ir drusku mazāk vietas priekš bremzēm. Priekšējais tur tāds sakarīgs, viņam būs vieta. Kas mums vēl ir uz 19? Jā, man ir īstenībā šī tie, bet es nezinu, cik viņi tev patīk, bet viņi kriet, bišķi lētāk ir. Šitādi. Viņi tādi vipīgi vairāk. Šis arī nav slikti. Interesanti šī ideja. Jā. Štos saukt interesantā. Tas arī ir tas pašs ražotājs, kas tie piecstari. Viņam ir diezgan liels lūpas īstenībā. Un te maz vietas aizmugurē, tas nozīmē, ka var ielikt vairāk lūpas priekšā. Viņiem vēl ir steps, un kad viņi ir sapulēti, viņi būs diezgan forši. Tas ir chroms. Viņš ir salīdzinoši labā stāvoklī. Viņi vienkārši var uzpulēt ar kaut kādu tur, ar ko viņi tur pulē. Ar pastu. Ar pastu, jā, un arī būs diezgan forši. Ir viela pārdomām. Un galvenais, ko es izdarītu, ir pēc priekšā saulīta un viss kaut kas. Izņem viņu, uzliec aizmuguri uz priekšu. Un izskatīsies daudz labāk. Jā, viņi ir vienādi priekšā aizmugurē. Vienīgais čakars viņus dabūt ārā, bet es to biju darījis ļoti daudz, un man tas nav problēma vairs. Idejas, ka tos tu rāmis iedod līdzi, tad, kur viņš likt virsū. Es tev visu uzdāvināšu labi. Parasti es viņus tirgoju par 250 eiro, bet Nē, es domāju, ka tad arī paņems, lai ir. Tāpēc pēc tam jāmeklē kaut kas. Vismaz, lai ir. Izskatīsies sportiskāk, ātrāk. Jā, arī ātrāk. Jā. Norēķinamies krāmējam un laižam apakaļ. Tad jau ejam uz ofisu un laižam mājā. Iedošu kaut kādus žurnālus, kaut kādas foršas features. Tā, ko? Varat izvēlēties sev kaut kādas mašīnītes. Tas patīk vairāk Japāņi, vai jums tomēr vairāk patīk ne Japāņi? Kā kurs? Man ir neliela kolekcija ar visādiem meršiem un veciem tur BMW un viss kaut kas. Kur? Kas mums tas ir? Tas ir E32. Mini E32. Man ir LSX. Tur ierakstīja komentārus, kurš zina, kas šī iedādi. Tikai visām Japānas mašīnām nāk. Pat zini? Kāds emergency flash, kas te? Jā, tieši tā. Tu izlasīji, no tu man Japānis cits. Viņas visām mašīnām nāk līdzi. Es īstenībā tev iedošu. Es parasti klientiem dodu. Šitas vienīgais ir kaut kāds dīvains, bet ne jā. Šitais tu nedošu. Viņš izlādējies. Es uzsūtīju īstenībā kaut kāds 150 gabalus. Tas ir tāds bišķi patumšs, vai varbūt bateriju vajadzētu samīt, bet šis ir augsts. Parasti ir šitādi, šis ir augsts. Varbūt sameklēsim, varbūt kaut ko, kas strādā. Tas nestrādā. Mums ļoti maz palikuši, es daudz izdodu cilvēkiem un diemžēl maz ir palikuši. Šitiem man liekas visi jau nestrādā. Nu jā, sorry. Vajadzēja agrāk mašīnu braukt pirkt. 2 gadus iepriekš. Nevajag tu iedošu šito, samainīs bateriju. Šis derēs. Būs forši. Arī es redzētu ceļu. Reku šitas ir labāk, iedošu tev 2. Visu kaut ko. Tas mums te ir. Un šito īstenībā, man liekas, tā mašīnā vajadzētu būt viņš iekšā. Tas, kad tu piedarbini mašīnu,
Un tev tur viņi runā japāņu valodā. Tas īstenībā ir likals. Jā, viņiem visur Viņi ir. nāk, ja nu viņi ir kaut ko pļukšķi. ようこそシートベルトを締めて安全運転してください。 Man ir žurnāli, kā pareizi kopt savu Nissanu. O, tas būs tev. O, uzreiz kā motoru ārdīt. Jā. Bet viņiem ir problēma, ka es viņu sūdu nav izlasīt. Emotional damage! Galvenais, tas ir parasti, kāpēc to arī pērk. Tev vēl viens, te arī kaut kāds Nissans jābūt gan jau. Te, karoči, jābūt Nissanam. Kaut viss zināt. Ja nav, tad neko. Bet ir jābūt. Pirmā duši. Jū, mēs uzreiz apvienojam, piekam tāpat ir jāved apakaļ tīri, tā kā uzreiz ap divas nomazgās pareiz. Vēl zupiņa apakšā ir. Tiek tā porši, domātrā naudā un tev jāņemās pa pēļi. Pēc kājas nomazgās. Jā. Es arī domāju, moši pilns bots, kā tāds nav īsti augsts ar. Būtu ceļiem slapši. Nu ko, laižam nost. Jā, parādīs dāvinu, ko mēs atradīsim. Jo, viņš būs priecīgs. Iezvai. Nu, kā teikt. Dzirdēji? Ko? Bija vieta. Čau. Es tev dāvinu atvedu. Ka viņam pagriez apakšiņu. Tur viņa patiņ būs izilgs. Čau. Kas jāgriež? Pagriez. Viņš šausies prātī. Ai, gaismiņa tev būs. Es tev atvedu. Nē, es tā tev dāvinu. Baterijas arī iedod. Tās atsevišķi jānopērk. Šito jau nevar dabūt, jo bešanās naudas maksā no Japānas. Plīstils tevi noderēs. Jā, tas ja noplīst, tad šito te tu vicini. Liks blaks tiem? Ha? Liks blaks tiem? Jā. Būsteru gadīgi nedarēs. Pasties, kas pa truvām. Rūts arī. Kā? Rūts arī. Kā tad? Nu, bet rūs jau smuki. Ne? Viens žurki. Vispār pat neaizķērās, klausīt. Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu vispār redzu. Nav manīts nekas tam līdzīgs. Nē, tad šāds nemaz šitam tirgum nemaz neražo. Viņas, man liekas, ka es vispār nesaprotu, kur viņas tāds vispār ražo. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Nissans, bet Nissan? modelis tev jāuzmin, jā. Neuzminēs nekad. Jo, kad man pateiks nosaukums... Ņemot vērā, ka es Nissaniem zinu tikai kaut kādas, nezinu, X-Trails un nezinu, tur Almeras, tad es taču nezināšu. Širos sauc par Stagea. Ok, kaut ko tāds taču pirmreiz. Jā, Japāns. Tev kā nāk šī tāda bumper, ne taču? Nē, šitas ir kaut kāds. Šis ir kaut kāds ķūns, ne tie bumperi. Jā, tā kaut kāda versija viņam tur ķip. Bet ne jau no zavoda. Nē, man liekas, Es jau domāju. Sādāk pa lielu ķūns priekš zavoda. tā, kā jau jūs redzēt, tad sniegs ir nokus. Un ne jau tikko kā diezgan sen apakaļ jau mums jau ir jūnijas. Jā. Kā jūs redzēt, tad automašīna izskatās 100% tieši tāpat kā video sākumā, kas bija ziemas sākumā arī. Un kāpēc tā ir noticis? Sāksim ar to, ka šis bija kārtējs mans pirkums uz vienrīt piecēlos, izdomāju, ka vajag aizbrauc ātri nopirkt, bet ne par to stāsts ir. No sākuma bija ideja, kā jūs redzējat, tad likt Skyline priekš, visas tās darbības darīt, bet pēc laika, kad man, kad teikt, viss tās gudrās, ātrās idejas beidzās, un, kad teikt, nāc pie prāta atkal, tad es sapratu, ka es mēģināšu uztaisīt kārtējo reizi to pašu, kas jau ir, gan rīz vai, ne katram otram Latvijā, par to vispār nerunāsim, bet vispār, ka tas ir pilnīgi viss to dara. Liek Skyline priekš viņiem, taisa par fake Skyline'iem. Un tad es tādā brīdī domāju, kur prikols ir uztaisīt vēl tādu, kā jau ir redzēt. Un tad es domāju, nē, labāk palikšu malā, lai tā automašīna stāv un izdomāšu, ko ar viņu darīt. Varbūt ir vieglāk pārdot
vispār pirkt kaut ko citu. Kā jūs ziniet, es teicu priekš M4, M3 krāju. Varbūt uz to budžetu novirzīt to naudu, vai varbūt kādam no jums reāli interesēs var uztaisīt priekš jums, tā kā jūs redzēt viņu, vai vispār ierakstīt komentārā, ko man īsti darīt ar viņu, kādu projektu taisīt, pārdot, vai, principā viss, ko tu iedomājies, mauc komentārā izskatīsimies, varbūt kādam būs reāli interesanti ideja, vai kaut kas tāds, un varbūt mans paķers, un es vēl saņemšos un izdarīšu, jā. Otrā ideja viņu taisīt par reālu panelvānu, ko tas nozīmē, tad uzliekam, piemēram, kā jau visu agal Skyline priekš, tas ir standartā, bet otra lieta ir, kad metinam aizmugurējās durvis ciet, šitajās vietās liekam dzelži iekšā, un viņš izskatās vienkārši kā, tas maziņš vāns, kā ir kadījis. Šeit arī uzlikt arkas platās, lai izskatās tikai Skyline arī aizmuguri un tādi, bet tas ir atkal tāds, mašīna tiek sačakarēta līdz galam, tur vairs nav atgriezeniskais. Un tur atkal laikam vajag nedaudz padomāt, vai vispār tas ir vajadzīgs to darīt, vai man pietiks tam laika un vispārējais. Tāpēc šobrīd tas projekts ir tāds, nevar saprast, ko viņš darīt. Tāpēc es gaidīšu jūs komentārus un izdomāsim visu kopā, ko mēs darām ar šo automašīnu vispār. Jo tehniski viņi braucam, uzliekot kameras, var braukt uz apskatu. Viņa Latvijā legāla, vispār tur nekādas problēmas nav. Tā kā, jā. Sorry, ka video sanāca tāds bez kaut kādu baigā trakām beigām, bet, izdomājam kopā, ko mēs darām un maucam tālāk. Paldies, ka noskatījies. Tiekamies nākušajā sērijā.